Nu, esiet sveicināti, nedēļa pagājusi. Varbūt ziņas piedāvā kārtējo studiju kopā ar ekspertu Jāni Kārkliņu. Noslēgušās vēl 2 spēles. Vīriešu finālsērijā starp Lielvārdu un Ķekavu. Čempioni joprojām nav zinām, un sērijā ir 3-3. Atskatīsimies uz 5. un 6. spēli. Sākam ar 5. maču, kuru Lielvārdu uzvarēja ar 6-4. Lai sāktu analizēt 5. spēli, droši nedaudz jāatgriež 4. spēlē, kad Jānis Virsnīgs Lielvārdai un Jānis Belāsovs Ķekavai izgāja no ierīnas rokas savainojuma dēļ. Tavuprāt, Jāni, kurš no taviem vārdu brāļiem ir lielāks zaudējums komandai? Nu, es skatu, ka abi spēlētāji, protams, ir svarīgi, bet Ķekavai tas aizsargs Belāsovs ir tomēr būtiskāks zaudējums. Ņemot vērā aizsargu skaitu. Ņemot vērā aizsargu skaitu, un otrkārt, kad Virsnīša vietā tur var Jūras Gribusts labi centrā nospēlēt, un tas centrs, viņiem tas spēlētāja resurs ir Lielvārdei apjomīgāks. Protams, ka Virsnīgs ir stabils otrās maiņas centru uzbrucējs, grūti bez viņa, viņš jau bija ierasts, ka spēlē kopā ar Kostusiem saviem, bet tas Belāsova ieguldījums Ķekavas tajā aizsardzības spēlē un uzbrukuma sākumā ir ceļišķi, tāds man liekas, ka ir tāds nozīmīgāks. Spēles regulā tradicionāli atpāja Lielvārde, Mihails Kostusevs. Sezonas gaitā kaut kā no Mišas, vismaz es gaidīju tādu lielāku pienesumu komandai, bet tagad uz play-offiem viņš manā skatījumā ir sevi sāk pieteikt arī labākā viens no lielvārdas līderiem. Cevišķi arī šī 5. spēle jau arī viņa zīmē, vismaz spēles 1. trešdiena. Es arī biju gaidījis no Mišas labāku sniegumu, un cevišķi pēc tiem pavadītiem Somijām gadiem, kad tas meistarības tomēr tas līmenis tur ir augstāks un ka viņš arī būs pielicis. Un šobrīd viņš tā kā pa viļņiem vienā spēlē viņš nospēlē 2-3 punktus, otrā klusē, atkal tad tāds nav tas stabilitāte. Šajā spēlē viņš pirmos vārdus guva. Tur drīzāk būtu jāskatās tā, kā Ķekavas aizsardzīgi nospēlē. Bet Miša, jā, uzņēmās to savu lomu uzbrukumā, jā, viņš guva vārdus, savu funkciju veids. Jau pieskāries Ķekavas aizsardzībā, kas arī zināmā mērā var saistīties ar šo Belāsovu savainojumu, bet otrajam Kostuseva vārdu par savienam izdot piespēli. Es saskatīju ar 4 Ķekavas aizsargiem, kas tukšu metienu, Kostusevs kreiso malu. Pēc tam, pēc pusotras minūtes, Toms Akmeņlauks kā stāvošs apskrēja Tomu Mežotni un panāca ar 3-1. Man liekas, ka tur savādāk bija. Varbūt es kļūdos, ka tur Gīnsta Moškā tur pie pirmajiem 3 vārtiem, kur Akmeņlauks pēc savu centru izskrēja. Un tad bija 3. Tie ir 3. Tur viņš Timoško tā kā piloniņa, konusiņa. Viņš bija nosēdies atkal nulli, bet tie ātrumā tur izskrēja cauri, un kad jau Toms Mežos tam centās viņu tur palīdzēt viņam, bet tur vairs neko jau metienu pozīcijā un zem pārlikt no Akmeņlauks tur augstsnīgi realizēja. Bet tas caurgājiens tur bija, un sākās ar to, kad ātri uzbrukumā gāja Ķekava, Klēģers ar Teiču, un Akmeņlauks tur dabūjas ar viņiem bumbiņu, atgriezās un uzņēma ātrumu, kā stāvoši. Timoško apskrēja un metienu pozīcijā un augstsnīgi zem pārlikt ielika vārdus. Un tur, kur tu uzmanīsi tie vārdi, kur viņš aizgāja, tur atkal Timoško, ja tu saki, tam Mežots izdarīja visu, lai radītu nevis neērtākos apstākļus Akmeņlaukam. Pārlikt bumbiņu uz neērto pusi, aizvedīja uz stūri, jau gāja, tur jau dišerēts iznāca, viņam nekur tur nebija vispār nekāda varianta tam attīstībai. Ko Timoško darīja, es nesniegu, viņš ņēma vārtu tālo stabiņu, būtu paņēmis Jansonu, tad Jansons pie metienu. Viņam Akmeņlauks iedeva piespēli uz tukšiem vārtiem. Tāpat arī, kur tie pirmie vārti, mēs arī Timoško bija jau atlecošo bumbiņu modelis met pa vārtiem no tālas distances. Atlecošo bumbu nenobloķēja, Timoško nenobloķēja Mišu un Mišu iesit vārdus. Es tā to redzu. Protams, tas Akmeņlauka, tas caurgājiens, tas ātrumā, tas no bumbiņas amplitūda kustībā no labās malas kreisot, tur augsts klās.
otrās trešdaļas beigas Ķekoja padarās veiksmīgas, jo zinām mērā atkal šī spēle bija līdzīga kā jau iepriekšējās, kad Lielvārda vismaz droši kontrolē šo spēli, bet tad viena veiksmīga izspēle vairākumā. Un pie pēdējiem vārtiem tika gūt 5-4 iepriekš. Mariņš Jarhovičs, treneris, dusmīgs bija, ka ilgi spēlēja, ja nemaldos, otrā maiņa, ilgi nenāca uz nomaiņu. Tik līdz nomaiņās tā uzreiz izspēlēt priekšā un Mežokļi spēlēja 4-5. Kas notika atkal Lielvārdē? Es nezinu, kā runāju. Kostas pēc spēles teica, ka viņi arī paši kaut kādu neveiksmīgu maiņu bija. Vai... Jā, tad varbūt to Lielvārdu izsit, tā maiņa izsit no līdzsvaru kaut kur tas, ka ķerkalnieki mainīsies vai nemainīsies, aizgāja mainīties, un tad ko tie arī darīs, un tad tas tāds apjukums vienu brīdi iestājās uz tam, cik tur iedala vārtu priekšā. Mežonis augstsnīgi iesiet. Tur, man liekas, Lielvārdi arī apjuk un nesadalīja tos spēlētājs, jo tur Mežonis viens pats uz vārtu priekšā stāvēja, tur īpaši viens viņu netraucēja. Spēles trešā trešdaļa Ķekoja minimāls deficīts, bet nezinu, es mums kaut kā nesaskatīju to lielo spiedienu uz uzbrukumu, lai šajā spēlē, lai izrautu to. Jā, tas arī kā īpaši tā nesaskatīju, kad Ķekova gaidīja, kad būs tas brīdis, tik mēs kaut kā tas brīdis nepienācis. Vienīgi tās iespējas kaut cik, kur radās, uzplēs, bija vairāk. Pārliknes bija Gunāram Klēģerim, trapīja pārlikni, stabiņi tur, tas varbūt tāds moments vairāk es tā, ka būtu tas spiediens un ka tur tūlīt, tāda sajūta neradās. Es dzirdēju tādu pieņēmu, ka varbūt tas bija saistīts ar to, ka es gan nezinu, tas tāds arī saudzabīgs pieņēmums. Regulārajā sezonā man bija pārbraukums 10 minūtes. Tagad uz šīm spēlēm bija 15 minūtes, līdz ar to pagarinājās spēle. Vai kaut kā, kad spēlētāji varbūt nebija gatavi, līdz ar to, ka tā spēle bija garāka, un varbūt tādēļ nesanāca šis spiediens veidā. Kāds es uzskatu, jau kad pārāk ilgs pārtraukums, iespējams. Es nezinu, kāpēc tāds, kur tāda vispār tāda, nolikumā rakstīts, ka tagad 15 minūtes vajag pārtraukums. Tā bija uz šiem spēlēm bija, kā es nezinu, saistībā ar apbalvošanām, kāds apbalvošanām nebija. Tas pārtraukums bija 15 minūtes. Grūti pateikt tiešām. Bet tas, ka tur no 10 minūtēm pie 15, tas gan tā kaut kā. Ķekova tā centās, vai kā viņam tas sanāca, un beigās vēlā bezskrēja pretuzbrukumā. Jānis Jansons ielika punktu šajā spēlē. Es uzslēšanos tur Jāni Jansoni, bet man tagad tas Lielvārdas favorīts spēlētājs ir Aivis Kusiņš. Protams, arī kļūdās, bet viņš atkal aizgāja, dabūja bumbiņu, aizgāja pāri centram, novērtēja situāciju, neiedeva uzreiz Jansonam, bet iedeva uz otru malu. Man liekas, tas bija apmienos, bet protokola ierakstīts ir skadiņš. Varbūt es tīši nesaskatīju. Atkal, man liekas, ka tas bija Timoško, atkal pārslēdzās uz to cilvēku, kuram bumbiņa, no Jansona aizgāja prom, iedeva piespēli Jansonam tukšiem vārtiem. Un visu, 6-4. 6-4 spēlē, 3-2. Un kā Gins Kleģers teica, neiemest vārti, jo nevar iemest, jo 2 spēles pēc kārtas, 3. periodē Ķekova neguva vārtus. Nevar iegūt, nemest 3. periodē nevar būt vārts, un nevar uzvarēt spēlē. Jā, Lielvārda nosagāja uzvaru, izcīnīja mums 6-4 un atsējāt 3-2 vadību. Un dienu vēlāk jau centās pielikt šeit sērijai punktu. Tā viņam izdevās par to jau nākošajā raidījumā.